Kā izveidot kartiņu? Ejiet uz sadaļu Izveido savu kartiņu. Izvēlieties veidu pastkarte, kas būs kā atklātne, vai arī kartiņu, kas būs atverama. Izvēlieties izmēru 10x15 vai arī 15x20 cm. Novietojumu izvēlieties horizontālu vai vertikālu. Izvēlieties papīru kartiņai standarta vai deluxe, kā arī glancēto vai matēto laminātu, vai arī bez laminēšanas. Spiežat pogu tālāk. Varat pievienot jaunu galeriju un augšu pielādēt attēlus, vai arī izvēlēties attēlus jau no esošajām galerijām, iezīmējat attēlus un spiežat pogu veidot kartiņu paša spēkiem. Lai kartiņā ievietotu attēlu, uzklikšķiniet uz attēlu, kur vēlaties izmantot, un ievelciet to kartiņas lapā. Izvēlieties izkārtojumu. Vienā lapā var ievietot līdz 8 attēliem. Varat noformēt arī kartiņai otru pusi, arī ievelkot attēlu. Izvēlētos izkārtojumu. Kartiņai no visām pusēm noformējot var pievienot tekstu, kā arī dažādas dekorācijas, kas ir gan rāmīši, gan arī aplikācijas. Varat pievienot arī fonu. Kartiņai var arī mainīt izmēru, veidu, novietojumu un papīru. Kad kartiņa ir noformēta, spiežat pogu pasūtīt. Izvēlieties, cik kartiņas vēlaties pasūtīt. Vienā kartiņu komplektā ir 8 kartiņas vai pastkartes. Izvēlieties izpildes ātrumu, ievadiet kontaktinformāciju par sevi. Izvēlieties, kā vēlaties saņemt savu pasūtījumu. Ja jums ir atlaižu kods, ievadiet to šeit, vai arī dāvanakartes kodu ievadiet šeit. Izvēlieties apmaksas veidu. Izlasiet un iepazīstaties ar lietošanas noteikumiem. Ieklikšķiniet, ka esat iepazinušies. Spiežat pogu pasūtīt. Vēlreiz redzat informāciju par savu pasūtījumu. Apstipriniet savu izveidoto maketu. Un ja piekrītat, ka jūsu kartiņu vai pastkarti mēs publicējam mūsu sociālajos tīklos vai mājaslapā, ieklikšķiniet šeit. Spiežat pogu pasūtīt un gaidat apstiprinājumu e-pastu no mums.